B klases, un mēs veiksim eksperimentu ar aktīvo metālu. Mēs šo eksperimentu izvēlējāmies, jo mums tas lika interesanti, kā ikdienā lietojams ūdens var reaģēt ar metālu. Eksperimentam būs nepieciešams trauks ar ūdeni un 2 veidu aktīvo metāla gabaliņu. Pinceti un halāts. No sākuma mēs ievietosim aktīvā metāla gabaliņu ūdenī. Pirmo veidu, un pēc tam mēs ievietojam otro veidu. Un vērojam tagad, kas ar viņiem notiks. Tagad mēs varam novērot, ka pirmais metāla gabals tikai vēlāk sāk reaģēt, bet otrais uzreiz sāk domāt. Par ko tas liecina? Kad dažādiem metāliem aktivitāte ir dažāda. Ja, vieni ir aktīvāki, kas sāk reaģēt ātrāk, un otri ir mazāk aktīvi, kas reaģē ātrāk. Jā. Un kā jūs novērojat, ka tur notiek reakcija? Kad parādās no sākuma burbuļi. Ir gāzes burbuļi. Jā, un gāzes. Tas arī būtu viss.